izpildu direktoru nevis lūksim, bet teiksim, izpildu direktoru lūksim pastāstīt, kas ir noticis šajā periodā. Lūdzu, Gunter. Labrīt. Tāds interesants mēnesis, gaidījām liels plūdus, nekā nesagaidījām. Televīzijā redzējām, bet paši nē. Mums paldies Dievam, tas viss šoreiz tiešām gāja secen. Ūdens līmenis pat bija zemāks, vieglāk nekā pagājušajā. Tādā ziņā vajag labi. Tātad šomēnes, ko mēs tādu esam sadarījuši, esam pabeiguši remontu Ogrē, vecajā domas ēkas iekšpusē, un šī mēnesī ar mūsu Jāņa vīru palīdzību un visu pārējo palīdzību Lats ir pārcelts uz Ogri. Lauka atbalsta dienests jau strādā Ogrē, pieņem tur klientus, tur ir palicis pabeigt ārējo fasādi krāsot un bišķi sakārtošanas darbi uz 1. maiju. Tā ēka būs no mūsu puses pilnībā sakārtot un tā kā esam vienojušies. Bet Lats tur jau strādā un Lats ir šomēnes arī nodevis mums savas ēkas atslēgas. Esam pieņemšanas nodošanas aktu parakstījuši un mums jau remonta strādnieki šomēnes jau strādā, jau nedēļu pusotru aptuveni strādā cilvēki Lada ēkā, taisa kosmētisko remontu. Un līdz kaut kādam, nekļūdos, tikam 6. maijam, kad visus darbus būs pabeiguši. Un mans plāns ir tāds, ka 10. maijā, ja nekas nemainīsies spēcīgi kaut kādās citās niansēs, 10. maijā mēs pārvadīsim serveru uz Lada ēku. Pirms tam un pēc tam vedīs darbiniekus ar mēbelēm un visu pārējo. Ar kājām. Aizies kājām, jā. Trenēsim vēl darbu. Trenēsimies. Izpildies, es neizpratu. Darbiniekus ar mēbelēm. Darbiniekam izsniegsim katram rokā mēbelī un ar kājām iet bojā. Jā, tātad, pats atslēgas punkts būs serveris, principā, jo tanī dienā, kad pārved serveri, tanī dienā būs kaut kāds pārtraukums darba režīmā, un kā pieslēdz apakaļ serveri, tā jaunajā vietā viss varēs strādāt. Mūsu programmētājs Armands ir jau ar Latvijas Telekomiem, ar visiem jau izpētījis visu mājas sistēmu, visu pārbaudījis. Principā tur viss ir darba spējīgs un normāls, viss ir gatavs strādāt. Nokrāsojam sienas, pieslīpējam grīdas šobrīd un būs viss. Un sārāsim lejā. Tātad, kas vēl mums ir? Ir sākti darbi Elkšņos, mūsu ēkai mainam jumtu. Tur jau viena ēkas pusi ir noņemta, un nākošu nedēļā nāk metāls un būs jauns jumts. Un remontējam stacijas toleti. Tas tāds moments interesants arī. Izrādās tur no elektrības, bet kas jocīgi nebūtu. Jā, tīnožu apgaismojumu arī esam sākuši taisīt tīnožos no kluba līdz ceļam, tur, kur alēja beidzās, pēc posms būs ar apgaismojumu. Un kas vēl ir pārkrāsot un uzstādīt apakaļ bērnu rotaļlaukumu, kas ir pilsētā. Tālākais darba gaitā. Kopjam ceļus, vakar apspriedām visu, kurā vietā ir ziemu pabojājis mūsu ceļus. Jānim ar Lazdānu kungu ir vesels saraksts, darba daudz. Visas tās vietas vairāk vai mazāk ir apzināts, izējot no iedzīvotājas zvaniem, no pašu novērojumiem. Greiders sāk šodien iet, viņš jau liekas kaut 3 dienas ir iet, pa novadu ir Greiders. Kopjam pilsētu apakaļ smunkā izskatā. Aptuveni tā. Paldies, Jūtājiem. Kādā terminā varbūt plānots, ka ielu malām satīvīt zīves grāmatā? Jā, es varbūt vēl piebildīšu vienu niansi, ka nākošās komitejas sēdes un pēdējā šā sasaukuma domas sēdes būs lejā Ladā. Par to es jau esmu diezgan pārliecināts. Nav tādu lietu, kas mums liek to paspēt izdarīt. Vismaz es pagaidām tādas neredzu. Es vēl noteikti papildināšu saistībā ar šo te pārcelšanos nav tik vienkārši ir adresu maiņas, ja, un tieši tāds administratīvs darbs informēt mūsu sadarbības partnerus. Tas ir viss tāds arī darbs, kas ir salikts jau tāds sarakstīši, kā tas viss ir jāizdara, un tas arī viss tiek papildināts arī viss. Jā, to Ināra dara mūsu lietas.
visi līgumi ir pārslēgti jau par siltumiem, par elektrībām un tādām lietām. Nu, es domāju, ka sanāks. Labi, paldies, došu vārdu. Šogad palaitā mekanizēts novācija, viņš strādāja vakar arī strādāja, tad daudzam viens. Viņš arī mitrina, ievērosies skolas ielu Rīgas. Viņš ir novāts. Ir jau novāts. Tagad viņš brauc praktiski. Es paskatījos kaut no ielām novesti kaut kur 20 kubikmetru materiālu, jo šogad ir slidīgs. Nu, nekā nav darīt. Bilances sakīt, savākt to un izpildīt. Es atceros, ka es atcerējos vienu lietu. Nākošās nedēļas beigās sāks taisīt skaitu. Tas vēl tāds ietekmes noslēgts un ir uzvarētājs. Nākošās nedēļas beigas vai tā pirmdiena, vai no tā dienā sāks stadionā taisīt skaitu. Tas vēl tāds mums. Tā, tad, Tomās parāda notika 27. mājas siltināšanas darbi. Mums bija ļoti grūti tur pieslēgties tā lietai, un tā informācija, kas tika sniegta par mājas siltināšanu, bija maldinoša, viņa notiek, un mēs pēdējā brīdī izvēlējām to iespēju viņu par māju nosiltināt, jo dzīvot kooperatīvs tas bija savas dēļ, un ļoti grūti iekļauties procesos, un mēs spiesti vienu dempinga pakalpojumu sniedzēju atteikt viņam, jo bija uzrādīti nepareiz apjomi. Un tagad ir tā reālā būtība tāda, kā viņam jābūt. Principā sekojam kvalitātei, sekojam visam, māja tiek renovēta. Tad melnācijas 4 ir iepirkums pašreiz beidzies, tur ir kā 13 pretendenti. Un tagad tas viss jāizvērtēja, un tad gatavosim visu. Nu, es gribu teikt, kā 27. mājā manā skatījumā būs vislielākais efekts visai sludināšanai, jo tā bija ļoti augsta māja. Un 4. mājā, man sakot, pašreiz un tad šādām kredīt saistības. Nu, es uzskatu, ka mūsu iespējas ar to izsmelts, kad nākošais jau redzēs, kas tur darbosies nākotnē. Tas principā 3 mājas mēs varam aptiekt vairāk nē. Kādā nozīmē? Tas tādā nozīmē, ka mēs esam kredīt saistības. Jau šobrīd ir redzīgs sanāk tā 27. māja? 11. ir jau nobeigta. 27. pašeit procesa augustā jāpabeidz viņi, tur nav varianti. Ļoti labs periods, tagad ir tieši vasaras periods, un 4. mēs ar šodien nobeigsim. Bet kaut kur uz rūdien. Melnācijas 4. Jā, 3 mājas. Tajā mirklī, kā sanāk, ka tās iekšos mājas, tas resursi ir izsmelti. Resursi ir izsmelti, riska resursi. Jā, riska resursi. Mēs varam, jo es ceru, ka viss būs normāli, ka tie, kas ir 11. māja nosiltināti, viņam, jūs saprotiet, kaut kur iznāk uz dzīvokli, zilgas labi klāt. Bet ar to, ka siltinājums ir uz pusi lētāk siltums, ja, tad tas arī būs lētāk kā tad, ja nekas nebūtu tāds. Un vēl konforms. Nu, es domāju, ka tur nav varianti, jo tas risks, kas mums pārējums. Ja ir kāds to, kas grib izteikt, tad attiecas. Bet kāds tad ir iespējamais konstruktīvais risinājums nākamajām? Nākamajām nevar pateikt. Šitas būs tas trieciens, kurš parādīs cilvēkiem, kad tas tiešām ir to vērts. Un tad tā jau tā pierādīšana darbībā. Cik tā mēs arī jāpārteiks. Bet tās citām pilsētām, tas ir vispār. Bet citās pilsētās ir daudz māju, nemaz nesūtiem. Mums jau ir tā labāk 50% ļoti. Jā, tas nav piemēram atklāt atsakās. Un tur ir vēl tas 7.7.4. kur runāja, ka dzīvo kooperatīviem bankas ir baidās dot, ne tikai tāpēc, ka tur ir dzīvo kooperatīvs, kuram nav pieredzes, tai naudas plūsmas apsaimniekošanā. Un otru vietu viņi pasaka, ka jūs esat daudz pensionāri. Jūs saprotat, kā tā pensionāri. Tā viņi vien runā tur. Un tad, ja notiek par šīm lietām Latvijā, tad es parakstīju arī projektu, līgumu parakstīju siltumsprāšu nomaiņai.
5%, kad mēs tagad esam Sijā, tās siltumtrases, kas ir palikušas vēl Rikšķilē. Un viņas līdz rudenim būs nomainītas. Ko nozīmēs 50%? 50% maksā Lijā un pārējās atkal tā ir mūsu nauda. Un tarifu, jūs saprotiet, kāds ar tarifu, jūs saprotiet. Summas. Summas tur būs kāds teiks. Jā, Bet tas arī dos ekonomiju, jo mums jau tagad jau parādās gāzes patēriņš samazinājums. Tas ir tā, siltumtrase. Bet tas būs, mums ir jāsakrāp, un es gribu atzīmēt arī to, ka šogad pirmo gadu, kopš es strādāju siltumtrases plīsuma nebija. Jā, tā nebija. Tā viņš bija, ka nebija. Tas ir tāds. Pie dārziņa, jā, tā, Pie dārziņa, tur jau bija vairāks, tur bija tautas nams, skola, bija dārziņš, bija visās malās to. Pustīgi. Jā, nu, tad ir diezgan. Tad mēs pieremontējam šogad cilvēku. Kas ir pozitīvs ir tas, ka tur, kur mēs tos ceļus taisījām, nu, es izbraucu, izpētīju visu, jā. Praktiski tas materiāls, ko mēs ieguldām karjerā, sev attaisam. Viņš nerūpst, viņš praktiski viss profils ir. Es domāju, ka viens man nevar attīrēt. Šur tur būs jāpiedot klāt. Kur apakšā Nē, nu, to viņš ķēmus jau neatceres. Bet pamatā es to ceļus izbraucu, man viņa apmierinu. Gadījumā, ja mēs pirktu no uzņēmēju šo pakalpojumu, viņš būtu reizes 3 dārgāks. Es gribu atzīmēt arī to, kad šajā vietā rīzumā būtiski es mums patiešām varētu būtu aprēķi. Ja mēs taisam 10,000 kilometru, tad ceļdarbs taisam 35,000. Un te ir tas iegums. Tad atjaunojam darbību, tad ir sākam noņemt visu slānu, lai tiktu pie tā vērtākā un labākā materiāla, kur arī jāmāk, kur ir samiksēt. Un sāksim no ceļu, tūlīt sāksim iepirkums ir beidzies 8-tonnīgās piekabēs, tad mēs ar savu tehniku, tāds, nu, jau zolīts piekabs varam jau īkšķos apkārtnēs, mierīgi visu ceļus remontēt, jo tad 2 traktori nodrošina un mazie piepildīt, mēs varam lētāk ar to uztaisīt, bet ja mums jātaisīt tur kalnē, tad mums jānomāja kraustās nedaudz dārgāk. Respektīvi, jūs šobrīd iepirkāt tehniku, lai Jā, paši ar savu tehniku varētu. jā. Arī tas smilšu savācējs, viņš bija kaut kur, es jums pateikšu, viņam kaut kur cena, ka 50,000 mēs pāršķērām vienā vietā lietot, atremontējam, viņš strādā, un tas maksā tikai 3,000. Tā bija. Nu, un tad karjerā notiek atspēršana, un materiāls mums jau šogad iesākumā ar 2000 kubikmetri ir sagatavot. Un pirmā taisīsim ceļu Pilskalnu Bāraņu pusi, 3 km loku Rikšķilē, tur ir visu vēl apbūve, tur Bāraņu virzienā. Un programma ir šogad mazās ieliņas. Te īsā, jo tālāk Lejas ielas turpinājums. Mazās ieliņas pielīt pie kārtības ir arī tur lejā. Atsakot, kur nav. Tā mazo ieliņa pagāda. Un viss vai. Tāda lieta kā noslaucēt visas ielas, es domāju, ka mēs varam nesapņot tuvākajā 10 gadē ļoti šaubos. Grants materiāls sakārtot, mēs domāju, ka mēs varam. Pozitīvs jau tas ir, ka tā grants neklāt. Nē, to es varu pateikt. Mēs viņu pūlējam, to jau mēs taisam, ko varam. Tā jau ir Es pateikšu, viedoklis ir klāts ar kolēģiem, runājot, ka tā ir viena no prioritātēm. Šo te ielu sakārtot, tas ir attālums, laikam bija pusotru, vairāk kā kilometrs. Es neatceros no galvas attālumu. Kilometrs 100 metri, laikam. 1,2. Jā, vēl tā nepievienīga maģistrālā. Šeit ir tās lieta tāda, kad arī Dēzē Viļumkunga saimniecībā ir jāiekārto, respektīvi, kanalizācijas, ja visās komunikācijas jāieliek iekšā. Tas arī sadārts. Salīdzinošās izmaksās tagad. Viņa kanalizācijas vārds nav pilnā. Jā, tur jau tā lieta, tur ir likt. Salīdzinošās izmaksās. Kolēģi, pa vienu runāsim, lūdzu. Pēc tam varat izteikties.
10. gadā šīs izmaksas bija 700 000, nu tagad viņas lēšam, ja, cik Gunters ir jautājis ceļniekiem, varētu būt kaut miljonu. Šis projekts. Nu jā, tā neoficiālā līmenī es pajautāju, lai pareiķini, cik varētu būt tam izpildītājiem, kurš bija vinnējis Ilzolielas konkursu, viņš tādu skaitu pie miljonu ar PVN nosauc. Bet ar PVN? Jā, nu tad vēl kāds gads paies, droši, tad būs atkal bišķi vairāk. Katrā gadījumā ir tā, ka tajā gadā mēs nevarējām pacelt, mēs vienā gadā būvējām stadionu, skolas jau un pilnu bērnāžu. Nu, pacelt nebija reāli. Varbūt vajadzēja ņemt kredīti. Bet projekts mums ir ļoti daudz, kas izdarīts. Tāds, kas nav darīts 20 gadus. Varbūt, ja var atbildot pie tādām daudzstāvu mājām, vai ir koncepcija Ikšķilas centrā, kā tās mājas izskatīsies pēc tās siltināšanas, tad, kad viņas visas būs smuki nokrāsotas? Lai nav tā situācija, ka vienas mājas iedzīvotājs saka, ņemam zaļo, mums zaļais patīk, otrs saka, ņemam dzelteno, mums dzeltenais patīk. Visi šie jautājumi, kas saistīti ar krāsām, tiek novirzīti uz ainavu arhitektu. Mums nav ainava, mums nav. Skaņojumi. Ainava arhitekts to nedara. Nē. Tur ir autors, tur ir būvvalde, un mūsu, es nezinu, kas tur var darīt, ja? Jā, tas ir savs, tas ir neveiksmīgi. Tā nevar kā līdz šim, ja, tas ir krāsojumi šausmīgi. Es pie krāsām pierūdu. Speciāli. Dagmāras skolas, kur jūs par skolu runājat? Nu vispār šīs krāsas, kādas ir izvēlētas pirmdien bērndārzam, kādas, arī skot kopā. Bet tur jau viedoklis Dagmāra mainās. Es esmu runājis ar jūsu kolēģiem, ja dažādi šie viedokļi. Un pozitīvi viedokļi vairāk. Es varu piebilst, ka brauc iekšā tajā Rīgā pa Ugrukas ceļu, tur ir tās sociālās mājas, ko viņi uztaisīja pie aizlaids, ja? Valtu māju ar oranžiem laukumiņiem. Nē. Tas nenozīmē, ka man būtu skaidrs, kādai tai krāsai jābūt. Šīm te krāsošanai jābūt pilnīgi uz citiem principiem. Tas, kas šeit ir, tas ir bēdīgi, jo profesionāli, bet tiešām, viņas meklē. Es teicu, ka ir labi, nebūtu kāds iedzīvotājs, atkal teicu, ka nebūs tā, ka patīk vienmēr viss. Tā nebūs, tas arī skaidrs. Privāti mājas jau tajā. Tas pārtraukšu debates, priekšlikums ir skaidrs, būvvaldei uzdot kopēju ainu, izstrādāt līdz saucamo koncepciju, kāds iespējams varētu izskatīties šīs mūsu mikrorajons, kad viņš tiek viss renovēts un sapratlāt. Labi, man ir priekšlikums vispār pārtraukt debates un ķerties klāt pie mūsu darba kārtības. Tāpēc sakārtot mūsu domas sēdes darba kārtības, lūgtu pamat darba kārtībā iekļaut papildus sekojošus jautājumus. Jums sekretārija izsūtīja par šo 14. darba kārtības jautājumu, viņš ir izņemts ārā saistībā ar to, ka Ogles kolēģi mums komitejas sēdē tika noraidīts, un mēs lūdzām Ogles kolēģis, lai mums piesaka kā citu variantu, mēs neko nesaņēmām, tas paliek uz nākamā domas sēdē, ja kolēģi atsūtīs mums kaut ko citu piedāvājumu. Ja? Tas ir par šo, tad 19. darba kārtību jautājumu būs iekļaut par piekrišanas došanu zemes iegūšanai īpašumā. Kas par šo priekšlikumu? Pret, atturās, paldies, 20. par mācību literatūras iegādēji paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013. gadam Ikšķilas novada pamatu un vispārējās vidējās izglītības iestādēm. Kas par pret, atturās, 21. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Kas par pret, atturās, par 22. par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai, kas par pret, atturās, 23. par zemes ierīcības projekta vārpas apstiprināšanu, kas par
pret, atturās. 24. par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, kas par, pret, atturās. Paldies, deputātiem. Darba kārtība mums ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir par finansējumu piešķiršanu Jānim Jukņēvičam. Jautājumu par šo jautājumu komitejā ir skatīts jautājums, atbalstīts. Jautājumu nav, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Otro par finansējumu piešķiršanu pensionētu izglītības darbinieku pasākumu organizēšanai. Komiteja atbalstīts jautājumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Trešais par finansējumu piešķiršanu starpnovada skolēnu pirmās palīdzības sniegšanas sacensību organizēšanai. Tāpat komitejā skatīts jautājums, atbalstīts jautājumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Ceturtais par finansējumu piešķiršanu Ikšķilas novada pašvaldības kultūras un izglītības konkursu pirmās kārtas projektiem. Komitejās skatīts, atbalstīts jautājumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Piektais par grozījumiem Ikšķilas novada pašvaldību domas 19.12.2012. lēmumā numur 11, protokols numur 13 par amata klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Komiteja atbalstīts jautājumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Sestais par grozījumu izdarīšanu Ikšķilas novada pašvaldības domas 19.12.2012. lēmumā numur 23 par pašvaldības finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām, biedrībām, hokeja klubs, Ogas juniors, bērnu un skolēnu sporta centrs Ikšķila, basketbošanas klubs, lidotprieks un Igora Milinieks sporta skola, protokols numur 13. Komitejā bija priekšlikumi un tagad šī punkta, 4.2 punkta redakcija ir sekojoša, izteikt 4. Nu, varbūt... Kā tas dzīvē darbosies tagad? Varbūt, Dzīvē darbosies sekojuši, ja? Tagad katru mēnesi, lai dabūtu viņas šīs te finansējumu, viņi iesniedz man sekņu izrakstu, un viņiem bija jābūt šī te vidēja vērtējuma 6 jā. Tagad mēs samazinājām līdz 4 reizēm gadā. Tad, kad ir liecības, piemēram, iet uz rudens brīvlaiku, ziemas brīvlaiku, pusgadā. Vienreiz pusgadā. Nu tātad, kad iet ziemas brīvlaikā, tātad ir šīs jāsaka. Ka izglītības līmenis ir pietiekams. Jā, bet tas nozīmē, ka viņi saņem finansējumu tos 10 latus mēnesī. Viņi iesniedz rēķinu, tātad atskaitās tātad. Bet viņi naudu arī dabū pēc liecībām, vai kā tas nozīmē? Nē, viņi dabūs Viņi naudu dabūs priekšu? Nē, viņi dabūs... Viņi dabū par šo te periodu šīstām pusgadām katru mēnesi 10 dienas katru. Jā, atnāks pēc pusgada sekņu izrakstus un izrādās, ka par kādu nepienākās, tad mums ir jāatskaita no turpmākajiem maksājumiem gadu beigās, droši vien, ka viņi jāatskaita. Nav īstenībā man pieredze ir 2-3 bērni, kas ir plūstoši. Juridiski viņi būs ļoti grūti. Bet īstenībā nav jau problēma, viņam zīmīgi vai Un vispār nevajadzēja atskatījušies un sekmēties skolai, ka skola uzskata, ka šim bērnam jāatvinējās, pašvaldībai, lai tad nemaksātu. Šeit, es domāju, tāda iekšēja komunikācijas tā piesādē. Tad pašvaldību un pašvaldības jāziņo, tad es uzteru savu pirmo priekšlikumu šos punktus svītrot ārā vispār. Jo gan pašvaldības darbiniekiem, gan biedrībai tas ir ļoti liels administratīvs sloks un ļoti liela problēma administrēt. Un es gribētu arī dzirdēt, ko tad mūsu grāmatvedība par to teiks, ka viņiem gada beigās atrastīs, piemēram, 5 nesekmīgi bērni, un viņi jau to naudu būs samaksājuši, un viņiem būs no biedrības jāprasa atpakaļ tie 50 Nākošā pusgadā viņš nesaņem to finansējumu. Jo nav tā,
līgums ir tikai uz gadu, un lēmums ir tikai uz gadu, un budžets ir tikai uz gadu. Un nākošiem gadiem mums tur nekas pāri nepāriet, vai ne? Mums ir budžets. Par cik lielu naudu mēs runājam? 10 lati par bērnu tādu. 10 lati par bērnu mēnesi. Tādi daži. Mēs runājam par 30, kad mēram līdz 50 latiem, par ko mēs skaudam tiem autus. Jo es pati biju tā, ka pirmajā mēnesī to pati dabūju rediģēt un visu tās atzīmes savilkt, nopērnot, man ir svarīgākas lietas, ko es pašvaldībā ar savu izglītību var izdarīt, ja, nekā sējuma biezumā katru mēnesi, jo es domāju, Sanitai arī, nekā šķetināt šīs sēkļu izrakstus un skaitīt, cik tad bērnam ir tā vidēja atzīme, mums tas viss ir jāpārbauda. Tas jau, ka viņš iesniedz, ar to jau viss nebeidzās, mums tie visi 150 bērni jāpārbauda, jāpārēķina. Ne tikai 150, un te ir citi biedrības. Te ir citi biedrības. Es drīkstu. Protams. Es domāju, ka nav jau nozīmē ne 50, ne 40 latos, ko pašvaldība tur maksā vai dara. Bet man liekas, ka svarīgākais ir tas, ka mēs domājam tā arī panākam to, ka tie bērni domā, ka viņiem ir jāmaksā. Un tad viņi saņems atbalstu. Un ja viņi nemaksās, tad diemžēl nevar dot mēs visiem atbalstu. Ir arī jābūt kaut kādai šai te Latvijai. Tā nevar, ka mēs vienkārši tāpēc, ka mēs būsim došanas pēc. Kaut kāda izrādes. Es Mīglnieku kunga versiju, es saprotu, ka viņš varbūt pagājušā reizē pieteikums kādi neizteicās, bet cik šeit mutiskā iesniegšanas brīdīs viņi diskutēja vairāk kā stundu, ja, man ir skaidrs viņa viedoklis. Tātad ar šo punktu mēs faktiski nepanākam to, ka bērni mācīsies labāk, bet mēs panākam to, ka jau tā nemaksās vairāk, viņiem nav šāda sistēma. Cieši pirmkārt biedrību, otrkārt šie bērni, kuri jau tā ir riska grupā un nāk no riska ģimenēm, tad viņi klīdīs vienkārši pie ielām un dzers tālu. Lūk, tāds rezultāts, ko mēs panāksim ar šo, ka mēs palīdzējam. Tas ir vispārējais stereotipisms. Bet visur sporta skolās, treniņos pieredzi rāda Latvijā, ka prasa tomēr. Treneri atbildība arī kaut kāda nevar viņš. Ja viņš basto ir tādi, kas, piemēram, ir treneri, kas dod zaļo gaismu nāc uz treniņiem, ne uz skolu, ja? Treneri arī kaut kāda līdzi. Bet vēl, kas mums jau tā Latvija nav tik augsta, mēs uz pietiekami 4 balles tas ir. Bet varbūt mēs varam mainīt šo sistēmu, ka tādā gadījumā trauksmi ceļ skolotājs un raksta tai biedrībai, un tad biedrība risina. Bet lūdzu neuzlieciet skolu pašvaldības administratīvajiem personālam, kas sekmes izvērtēt. Tā jau arī klases audzinātāji netiešīgais pirmais tam ziņo. Mēs ņemam ārā no šeit, kāpēc pašvaldībām jākontrolē bērnu sekmes? Priekš tam ir izglītības iestāde. Tas, ko es zinu arī, tiešām no Miglunieku sporta skolas, viņiem jau iestājas otrādā, piemēram, ja es kā vecāks samaksāju savu bērnu līdz gada beigām, man ir iedot atlaidi. Es esmu samaksājusi savas saistības ar sporta skolu, es esmu sakārtojusi. Un pēkšņi, piemēram, mans bērns ir nesekmīgais, un tā biedrība atbalsta no pašvaldības vairs nesaņem. Nē, es te jau esmu visu savu atbildību sakārtojusi. Mēs nevaram uzspiest privātā biedrībā. Es vienkārši stāstu šobrīd to situāciju, ka šobrīd jau ir. Varbūt var izdomāt kaut kādu citu veidu, jo vispār Miglunieks tiešām ar tām savām lapām un visu viņš ļoti veicina, lai mācītos. Tas tiek prasīts un tā attieksme pret mācībām arī tiek prasīta. Vai ir kaut kāds saprotams veids, jo šitajā tas ir pareizi, ka tiek prasīts, lai mācības ir, bet kā izdomāt, lai visiem nav ar tiem plāķiem jāsajūt? Bet dotajā brīdī jau nav jāsajūt, ja tas ir vēlreiz sadrās, kas tiek ar plāķiem. Ja tie ir 3 bērni, par ko mēs runājam. Ko saka grāmatvedība? Jā, ko saka par to grāmatvedību, jo patiesībā situācija... Kāpēc grāmatvedība? To var izdarīt arī sporta metodikas. Viņam iesniedz, viņa apskatās. Šajā situācijā mēs pārmaksāsim naudu. Tad, kad viņi atskaitījās katru mēnesi, mēs viņam vienkārši nepārskaitījām tik daudz. Mēs noņēmām uzreiz no. Nē, jo mēs maksāsim katru mēnesi par pilnu bērnu sastāvu. Viedokļi skaidri.
ģimt viedokļu skaidrs lūkšu Kopnādēļas kundzei tādu jautājumu uzdošu. Cik šādi gadījumi ir? Kad ir jāatskaita? Man liekas, ka ja tādi godīgi sakot, es neatceros, bet tie bieži tev uzreiz jau tiek koriģēts rēķins. Pie mums jau atnāk tāds bērniņi ir plus mīnus. Nezinu, jo mums atnāk jau tas, kas ir jāapmaksā. Ja viņš ir koriģēts, tad jau sanitē jautājums, cik ir? Tātad šobrīd ir aizceršanās bijuši sekojuši. Migliniekam ir 2-3 bērni plūstoši, kopš šis lēmums. 2-3. Un slidotājiem ir regulāri 1 bērns. Viņi cīnās, bet viņi nekādi nevar dabūt šo bērnu piespiezt mācīties. Vecāks nevar. Jāatcerieties, tā diskusija vēl izvērtās tā, kad ir mūsu vispār izglītojušās vidējās šīs skolas, un otra grupa ir tie bērni, novada bērni, kas mācās citās izglītības iestādēs, un reizē arī iet šajās biedrībās un sporto. Un lai to konsekventi ievērot vienādas šīs te prasības, ir diezgan sarežģīti. Es jau sniedzos, kā personīgi manas domas ir tiešām uzdot mūsu vispār izglītošām iestādēm, ar šo vietu sekot kā saudzinātājiem. Es domāju, tas pārāk liels sloks nebūtu, un sistīmot to tās bungas, ja ir tie 2-3, ar šiem bērniem nestrādāt, viņi nemācās, un individuāli viņiem tur strādāt, un tas nav tik ātrums. Bet tā pašā laikā, ja mēs to noteikumos neparedzēsim, tad kā to ierobežos? Ja drīkst, es gribētu ieteikt, varbūt, ka var tā, ka tie klašu audzinātājām biedrībām iesniedz reizi mēnesī tieši par to bērnu, kuram nav tās sekmes, vienkārši iedot izziņu, ka, teiksim, tam bērnam nav tās sekmes šī mēnesī, varbūt tā ir ērtāk. Sanitē jautājums akreditētās sporta skolās, kā tur arī prasa, tur pat uzieši prasa. Nē, es tāstu valsts apgadāt, bet valsts saka, mums jau nav valsts, mums jau ir biedrības, tur jau būs. Nē, bet es tikai saku to, ka mūsējie noteikumi var būt pilnīgi savādāk, tāpēc, ka mums ir biedrības pašvaldībā. Valsts skolā ir pilnīgi kas cits. Mums jau šobrīd nav neviens valsts. Es varbūt izstāstīšu to procesu, lai būtu skaidrs, jo tas no kā, ko jūs runājat, saprot, ka jūs pat nestāvaties priekšā, kāds viss notiek. Tātad, iedomājieties, ja ir Miglnieku skolā 120 izšķils bērni, pārējie tur Salaspils un tā tālāk, viņi man atnes pirmkārt sarakstu uz vairākām lapām, smalkā Excel formātā, vārdiem, uzvārdiem, klasēm un sekmēm tajā konkrētajā mēnesī, un kaut kādi lauciņi vismaz 10 ir tukši, un tukši nozīmē, ka sekmi izraksts nav iesniegts vispār. Tātad vai skolotājs nav izdarījis, vai bērnu vecāki nav atvestuši, par to mēs arī nemaksājam. Tas jau rēķiniet ir apmēram 100 lātī. Protams, ka ieinteresēti šajā gadījumā ir tikai vienīgi Igora Miglnieku sporta skolas direktori, kas ir vienīgā, kas arī skrien par skolu, visu skolotājs patiesībā nav interesēts. Ir atsaucīgāk, ir mazāk atsaucīgi. Klāt nāk katram bērnam sekmju izraksts, kur ir pilnīgi visi priekšmeti. Ieskaitot, viss, kas viņam ir klāsts pa katrā dzīvību. Tad mēs ņemam to visu, skatāmies tās Exceli, tā būs velkam ar pirkstu, meklējam viņu sekmju izrakstu, izvelkam vidējo atzīmi un pārbaudam. Vai tie 10 lati pienākas tajā mēnesī vai nepienāk. Tas ir milzīgs darbs par šiem visiem bērniem no katru mēnesi. Ok, tagad mēs mēģinām pieņemsim to izdarīt reizi pusgadā. Tad mums atkrīt darbs katru mēnesi, bet ko mēs darām? Mēs katru mēnesi, tad ir 20 konsekventi maksājumi. Tad 1200 lati tiek skaitīti Miglnieku skolai katru mēnesi. Un pēc 6 mēnešiem viņu mums atnes, un mēs secinām, ka mēs esam pārmaksājuši kaut kādus vairākus 100 latus. Ko mēs darām? Labi, ja tas aiziet uz otro pusgadu, mēs varam atrēķināt no otrā, bet ko mēs darīsim decembrī? Jācīsim atpakaļ naudu. Īsti jautājums, kāpēc, ja līgums tiek beigts un tiek atskaitīt naudu, ja līgums doma lemj, tad mēs ejam tālāk, ar attiecīgi naudu neieskait mazāk. Viss. Kur ir problēma? Viena budžeta gada ietvaros mums ir jāpabeidz norēķini līdz 31. decembrim, pareizi? Mēs nevaram neko tur pār. Un nākošais ir, mēs nevaram piespiest privātas sporta skolas un biedrības kaut ko regulēt savās attiecībās ar vecām. Bet ja viņi vēlās palīdzību, tad viņiem tas ir jārada. Nav tā valsts. Mēs vēlamies attīstīt sporta novadā un mēs arī palīdzam. Mēs vēlamies, lai bērns mācītos, tas ir vienkārši. Tad nemaksājās visu.
Skolā 4 reizes gadā katram skolām izdodas starpniecība, kur ir vidēji atzīme jau. Nav nekāda problēma. Vispār nav nekāda problēma. Tātad tas vecāks nav. Kāpēc skolotājs no Ogres vai no Sārspils nepakļausies Ikšķilskolas vēlmēm? Tur nav problēma. Mums ir arī tā. Izprintē Es jums saku rezultātu. Jūs, protams, lemsiet, kā jūs lemsiet, bet rezultāts ir tāds, ka nesaņem ne tie bērni šo palīdzību, ne biedrību, un tas ir biedrības izdevums, un mums ir, tas ir milzīgs. Biedrībai tad ir jāparedz, kā viņa aizstāvās pret šādu nesamaksātu naudu. No vecākiem vai? Tieši tā. Ja vecākam nerūp kā bērns Jautājums, vai mēs to gribam panākt, ka maksā. biedrība vērsīsies pret mūsu iedzīvotāju, pret bērnu vecākiem un šādā. Jā, bet vecākam arī ir jāatbild par to, ka bērnam ir jāmācās. Man ir priekšlikums. Tā ir atbildība. Tā, ko es dzirdu par starpniecībām. Varbūt tad ir, teiksim, vērts, ka tātad, septembris, līdz rudens liecībai mēs maksājam. Rudens liecībā ir, tā starpniecība, kur tās atzīmes ir izvilktas, tur ir 2. Viss ir slikti. Tad mēs nākamos 3 mēnešus viņam vienkārši nemaksājam. Bet ko nozīmē Ja viņam- rudens liecība? Tas Divas reizes gadā tas ir Mēs vienojāmies 2 reizes. Tā ir vidēja atzīme. Varbūt, ka nevar sportisti būt visur uz 6, 7. Varbūt viņam matemātikā būs 4 un sportā 10 un literatūrā 10 un viņam vidējais ir pietiekams vērtējums. Vai kaut kāda stimulācija ar tiem vecākiem. Mīlīši tev jāatbild par savu bērnu. Jā, bet tajā mirklī tad ir relatīvi vienkāršāk. Līdz ko iestājās starpliecība, tātad ir atzīme, tas ir tas veids, kā ir studentiem. Nākamos mēnešus pašvaldība viņam nemaksā, bet viņam ir tagad 3 mēneši, lai to savu vidējo atzīmi. Iedod klāt. Pareizi. Tā būtu normāli. Līdz ko viņam ir normāli, atkal maksā. Nav normāli, nemaksā. Ja mēs novaidām no 6 uz pietiekumu, kas ir 4 balvas, es neticu, ka tajā sarakstā būs kāds bērns, kur ir 4, kurš var nenopelnīt 4 balvas mīlīši, par kuras vispār runā. Tieši šādi. Tagad saliekam uz īdi, jā? Svītrojam mājā, ja mēs zinām, paredzam, Tad jau labāk tiešām tam mums ir bērni, kuriem neveicas mācībās, bet viņam veicas sportā. Tieši tā, varbūt tas mēs varēsim ievirzīsim pareizās lietas. Nē, tas tā mācīšanās ir jāveicina. Es esmu Man ir priekšlikums saglabāt un balsot par šādu sagatavotu lēmumu projektu, par pietiekamām atzīmēm un atskaitu pusgadā. Pārējo mēs iekšēji izdiskutēsim un sakārtosim. Jā, bet kaut kādai kontrolei, nevis kaut kādai, bet kontrolei ir jātiek, jā? Un nosacījumiem ir jābūt, jā? Kolēģi, es pārsaucu debats un lūdzu balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu un deputāts izteikt viedokli balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pret, atturās, Liekums bija aināks, jā? Paldies, ejam uz priekšu. 7. par atlīdzību apmēra noteikšanu Ikšķilas novada vēlēšanu komisijai un iecirkņu komisijām. Komitejās atbalstīts jautājums. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji mums izstāstīja jautājumi. Jautājumi nav, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. 7. Pret. Atturās 8. par Ikšķilas novada vēlēšanas komisijas sastāvu izmaiņām. Arī skatīts komitejas jautājumi. Saprot, nav kas par šīm domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās 9. par Jāņa Rudzīša un Zanes Bēķa sacelšanu no Ikšķilas novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ikšķilas vēsts redakcionālās komisijas locekļu amatiem. Diskutēts, izskatīts jautājumi. Tad būs kāds vietā? Vai jēgas tagad kaut ko vietā liekas? Nav jēgas. Tas mans viedoklis. Jūs atsakaties, jā? Jautājumi? Nē, man varbūt nav jautājumu. Man ir prezidents dzīvē demokrātiskā valstī, un tā kā jau es iepriekšā komitejā teicu, Ikšķilas vēsts pēdējos 4 gados ir taisījis milzīgu soli uz priekšu. Es domāju, ka, protams, liels nopelns tieši ekoloģija. Es nebiju slims, uzgāju augšā,
paņēma tādu izskatījuši Ikšķils veids, tad, kad mēs sākām strādāt. Tādu Ikšķils veids. Pēc personiski neinteresanti. Paskatījamies. Reku pēdējais izdevums ir. Ar redaktoru stejām, ar aprakstiem, bies, interesants, sakarīgs ņemsiem klases. Es saku, mēs nevaram aizliegt jums strādāt. Bet, es domāju, ka jūsu nopelns ir aktīvi redakts. Labi, skatībā. Jā, tāpēc es personīgi atlaišos no šī balsojuma. Jo rezultāts ir, un ja cilvēki ir gājuši, strādājuši, un kāpēc? Vēl jautājumu nav. Līdz šis balsošana, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Kas par? Lūdzu paceļiet, kas par Viļņums par, Rīnkeles kundze par, Rubīnkums par, Mežraukas kundze par, Kuzīškundze par, Pret, atturās, Zēnekums, Rīnkums, Pečkums, Dagmārs kundze. Es neko nezinu. Trapiņš, jā. Es zinu, ko balsot. Tā. Jo abas ir ļoti Par Ikšķils novada pašvaldības 2012. gada pārskatu apstiprināšanu. Mūsu finanšu meiteļas sēž gaida jautājumus, ja negaida jautājumus. Bet iespēja ir uzdot jautājumus. Komitejā bija jautājumi, tas ir pozitīvi. Domas sēdē nav jautājumu, tas ir vēl pozitīvi. Tāpēc liek uz balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. Daudz. Tā, 11. par saistošo noteikumu par mācību maksu Ikšķils mūzikas skolā precizēšanu. Komitejā skatīts jautājums, lūdzu. Jautājums. Izmainījās ministrija, lūdza, tikai atceļos, izņemt ārā tas, kas dublējās saistībā ar valstī noteiktiem normatīviem aktiem izdotiem, un pēc būtības tur arī nemainījās. Tā bija, jā? Tas mainījās saistībā ar to deklarēto dzīvesvietu. Par deklarēto dzīvesvietu. Ģimene nevar būt deklarēta, kaut gan faktiski ģimenes definīcija ir noteikta likumdošanā, kas ir ģimenes sastāvā, kas ir normatīviem aktiem, bet ministrijā likās, ka tomēr vajag uzskatīt, kas ir tur iekšējā sastāvā. Tam ir jābūt deklarēta, kurā vairs uzskatīt. Nu jā, tas bija, jā. Vēl jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Lūdzu. Pret, atturās. 12. par saistošo noteikumu grozījums Ikšķils novada domes 16.05.2007 saistošos noteikumos nr. 10 par sociālajiem pabalstiem apstiprināšanu. Skatīts jautājums komitejās. Jautājumi. Nav kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās 13 par nekustāmā īpašuma nosaukumu zemes vienību adreses maiņu. Komitejā skatīts jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret, atturās 14
par detālu plānu nekustamā īpašuma pāršvas teritorijai. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret atturās 15 par detālu plānojumu nekustamā īpašuma centra atcelšanu Ikšķilas novada teritorijas plānojumu, precizējumiem un adrešu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu. Vēlāk mums izstāstīja komitejas sēdē jautājumu. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret atturās 16 par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību sadalīšanai. Jautājumi. Tas bija skatīts. Kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu? Pret atturās 17 par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma cipariņi. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu? Pret atturās par atteikumu pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību nekustamā īpašuma atceļas. Jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret atturās 9 papildus darba kārtība. 19. Par piekrišanu došanas zemes iegūšanai īpašumā. Šeit mums ir procedūra sekojoša, kad tiem pilsoņiem, kas nav Eiropas Savienības un Latvijas pilsoņi, mums ir atsevišķi jālemj, un mēs varam pārdot ar atsevišķomas lēmumu šiem pilsoņiem. Un var arī nepārdot, kā mums pareizi teikt. Sāk, tas ir mūsu kompetencija. Šis zemes gabaliņš, kur mums ir iesniegums, ir Ādama laukā, kā jūs redzat, jā. Summa mums nav zināma. Sekretārija teica, ka līguma kopija nav. Tas jau būs, kad mēs dosim izziņu. Tas būs redzams, bet šeit ir šāda situācija. Zemes gabals ir 1349 kvadrātmetri. Upīna ielās tur. Es Nīgūnai gribu pilnībā piekrist. Šie cilvēki ir no Maskavas vai kā ir. Skaisti balti cilvēki ar skaistām, skaidrām, taisnām acīm. Tas var būt labāks. Tagad jautājumu nav likšas balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret atturās. Var redzēt, ka mums ir nacionāli domājuši cilvēki. Tas bija šī. 21. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Jā. 20. Vai piedodiet. Māris jautājums, lūdzu Māri par mācību literatūras iegādē paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2013. gadam Ikšķilas novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādē. Lūdzu Māri. Valsts mums ir iedalīts veidot naudiņu mācību grāmatu literatūras iegādē. Uz mūsu novada ir iedalīts 5219 lapu, kas sastāv vidē, tas ir precīzi uz bērnu skaitu 1. septembri, un uz bērnu ir 6 lapu, 27 centī mācību literatūras iegādē. Un līdz ar to attiecīgi uz vidējot no bērnu skaitu attiecīgi izglītības iestādēs, matemātiskais mums atdalīšu. Jums ir jāšķiet. Jautājums ziņotājiem. Skaidrs jautājums, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret atturās. Paldies. 21. par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Vēlāk mums lūdzu, Jāni. Tas ir. Šis divi zemes gabals, kuriem tiek pārkārtotas robežas, atrodas pie kanclers ciema.
Un pretējā tā sakot ceļu pusē transversāls zemes ir augšā, kurš nav vēl īsti nav apbūve sākta, bet šajās te vienā zemes gabalā ir jaunbūve atrodas, un tas zemes gabaliņš bijis par mazu sākotnēji, pushektārs, viņš no lielākā blakus zemes gabala ir iepērk tāds 0,3 hektāri, pievieno sev klāt. Par to tad arī zemesēdzības projekts ir strādāts. Jautājums zinot, būsēmēt. Es saprotu, tas projekts ir kādreiz bijis mazāk. Tā ir tas, ka 1 hektāru mazāk neatbūt. Tas ir vecais projekts, jā, kas jau bijis. Jā, viņš agrāk ir izveidots, jā, jau. Tas zaļā kaut kur kancers ir mājām pretī? Pretī, tur, kur ir zaļā māja. Tur ir iebūve. Es saprotu. Nu, jā. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, kas par šīm jomas lēmumu projektu apstiprināšanu, lūdzu. Pret, atturās. 22. Par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību zemes vienīgu robežu pārkārtošanai. Šie ir divi nekustamie īpašumi lejasliņu 1 un lejasliņu 2. Viņi atrodās šos novada stūri, kur ietek mazāk, kur ietek no Suntešu pagastu tikšos novadā. Pats gals. Un tur tātad ir šīs te vēl mājas jau ir, kas atrodās jau vismaz no Hoplos. Tas ir pirms meža? Tas ir pie pašas upes, jā. Tur būtu tas 4 kilometrus priekš, kur tās mājas. Pēdējā drūs mājas. Bet pagaidām, tur bija runa par to ceļu, ka mēs taisīsim pa visam Siliņiem un pat krasi ieprojektēt. Jā, to varēja. To vajadzēja tad izdarīt. Jūs saprotiet, kas ir? Tā mājām tagad pa kalnu ceļu var tikt tikai klāt. Pa šito garupi, tur pietrūkst bišķi, vajadzēja šito paralēli izskatīt. Nu, jā, tas ir tas, ko tagad veicam. Jā. Un to varēja kaut kā pagarināt, to sakāt. Izreiklēt. Tur ir guļbūvi tagad. Nu, bet tur tagad ir 2 mājas galā. Nevienam jātiek klāti. Caur seikām, tad visu šito gabalu un tīri ceļā šito te. Un tur jau iebrauc kaut kas Nu, jā, tur nav iet. Vajadzētu šeit rūpas ir Tur par privātām zemēm te kaut kas jāpārāk. Nu, mēs pagām, bet ceļi te jātais uz māju. Jā, tad tas ir atsevišķs jautājums. Tas ir atsevišķs jautājums, jo Eilāna kungs saka, tur tas gabals ir diezgan paliels. Kas viņam paredzēs par to ceļu? Tagad viņi brauc jā par to ceļu, kas ir stuvāk. Bet tur neiznoties ir 6 kilometri ceļš vai nekur, kas ir jāpēc. Tas uz 2 mājās. Tas nav pūsī tieši, kas ir... Un viņi ekspozē to ceļu ekspozē tikai no Imants. Tagad Imants, jā? Tur vajadzēja, es domāju, ka vajadzēja tomēr, Zigurt, atbalstu. Vajadzēja tur izcināt to jautājumu par piebraukšanu no Mūžas grupes. Tur viss tuvāk. Tur viss tuvāk, jā. Un tur brauca, tur vieta ir. Bet vajadzēja tad izcināt. Tur tad ir jāstāst ar Zeldu līgumu vai kas tāds. Bet vajag izcināt. Patiesībā šī tā reize, ka mēs to jautājumu varam risināt. Tagad palaidīs viņu, vajadzēja viņu sagatavot ar ceļa izveidi. Un tad apstiprināt. Tagad nevajadzēja. Atkal putu savā. Nē, mēs pieņemam darbu uzdevumu tieši tagad. Pareizi. Priekšlikums bija Eilāna kungs iekļaut darba uzdevumā lietot šo piebraukšanu no pašvaldības ceļa tāda un tāda. Mūža Cīņas. Mums ir nosaukumi. Tikai tad ir jautājums, vai šiem pašiem īpašniekiem būs jāveidot? Nē, mēs viņu uztaisīsim, ja viņi nospraudīs pareizi, vai ne? Viņi uztaisīs. Tā nospraudīs. Es saprotu, tas būtu tā, kā Rubinkungs saka, tad ilgtermiņā pareizi izdarīts. Uztaisam un sakārtojam to. Lai viņi uz projektiem pārizdarīs. Mēs izdarīsim. Nē, mēs varam darbu uzdevumā rakstīt, lai viņi savā zemes gabalu robežās paredz šiem te... Kā tad? Tieši tā. Mēs piekrīt kolēģiem tā arī. Izdala atsevišķu zemes vienību, jā? Un viņiem tas izdalīt kā atsevišķu zemes vienību, viņiem tas nāk par labu. Uzreiz atdod, nevis kaut kādu sevi
Tas jau viss caur servitūti, bet atdot šeit. Mums kilometrs tas ceļš jābūt. Tas jau nopietni. Tad jau iebraukt stīgu. Nu, kas pa lauku iebraukt stīgu nosaukt pa ceļu, bet praktiski darbs pilsē. Nu, iebūtīsim, bet mēs pareizīšos Slaidākiem uztaisīt. Kā es uzskatu, lai iekļaut istabu atsevišķu zemes viedību, paredzot šo ceļu tur. Un tas ir galvenais, lai pēc tam nemocīties ar visiem tā kā mums jau ir šeit ķīcels. Ja mēs ielīgam nākošās priekšlikums kolēģiem kopā. Ir lūgums izskatīt deputātiem šo jautājumu izslēgt, novirzīt uz nākošo komitejas sēdi, viņus sagatavot, izdiskutēt komitejās un tad izslēgt. Kas var šādi? Iekļāvām, par tādu izslēgām. Paldies, te atturās, nav, tālāk, līdz siliņi. Bija tagad par zemes ierīcību projektu pāris apstiprināšanu. Viņi jārisina līdz otrai māju, līdz galam jautājums jārisina. Dabas mājas iekļaut, tur jau nedara, ja mēs vienu māju kādu atkal gulbozēm to ceļu uz kilometru garu un otru, tāpatās jābūt tur rīķi pa to Voškānu. Jāsarēdo tas abas mājas. Uz kaimiņi. Tur nav tik vienkārši. Vēl kas jūs par deputātu nostāju dzirdējāt, jau būtu vismīt. Aicinām, pārunām, diskutēt. Pa vārnām, lūdzu. Jā, tad šis ir zemes gabals, tas ir 19 hektāru liels, atrodas tātad par šo te Biržnieku ceļu, viņam vacuši, tad mēs ejam no pašādi cipšām, bet pāris daļiem. Tad tur atrodas dzīvokļu māja. Kolēģi, nav daudz jautāt. Vārpus tāds notiek karjeri. Tad vienā zemesgabalā atrodas gan karjeras, gan dzīvokļu māja, gan tīķi. Tas ir Ģimenko viss pasākums? Jā, mazliet piedarošais. Tad ir izstrādāt zemesēdības projekts, kur šīs te mājas paredz izdalīt atsevišķā zemesgabalā. 1,2 hektāru lielā, atsevišķi no karjera vienkārši, lai priekš mājas būtu atsevišķi zemesgabalā. Tad var izstrādāt zemesēdības projekts. Saskaņot sev visu. Tur viss ir kārtībā. Jā, tur viņam ir savas problēmas. Jautājumi nav pēc par šī domas nāma un projektu atviedzināšanu lūdzu. Pret atturās 24. par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Šis lēmums ir sagatavots pēc biedrības Ogres stils iesnieguma. Viņi ir noslēguši līgumu ar CIA Rīgas meži par 3 hektāru zemes gabalu lielu nomu. Tātad, Rīgas mežiem piedarošajā. Es papildināšu, Jāna, atvainu, ka es tev pārtraucu. Šeit ir šī Modra Krūzes projekts saistībā ar augstliekšanas tramplīna izbūvu izveidi. Šim cilvēkam tā vēsture tāda Rīgas mežiem gāja ļoti smagi. Viņam piedāvāja sākumā nomas līgumus uz ļoti tādiem nepateicīgiem nosacījumiem, apmēram tādi, kad uzbūvēja šo tramplīnu un Rīgas meži 1 mēnesi iepriekš uzsakot, ja paņem visu to īpašumu un visi beidzies. Un tad garumā viņš šo līgumu sakārtojas tādā kvalitātē, kad var nodrošina viņa šīs tiesības un pārliecību, kad arī viņam ir šī drošuma sajūta. Tie ir tāda maza informācija. Šis lēmums ir tātad, lai noslēgtu šo nomas līgumu zemes grāmatā, ir nepieciešams nomas robežu plāns, un lai tādu varētu savukārt izgatavot vajadzīgs domas lēmums par lietošanas mērķi. Pagaidām šis lietošanas mērķis ir tāds pats kā pamatgabalām mežsaimniecība, jo vēl nav izstrādāts detāplānojums, kurš paredzētu citādāku izmantošanu zemes gabalām. Bet pagaidām tas ir formāls lēmums, lai varētu, jo katrām zemesvienības daļai ir jābūt priekšlikam lietošanas mērķim, lai vienkārši ar papīru varētu formēt zemes grāmatu. Jo tas ir Francija mielas galvā, ja jūs solat vārds.
Labi jautājumi. Kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Pret atturās. Paldies, darba kārtību. Mēs esam izskatījuši 22. priekšlikums maijā komitejas sēde, 29. maijā domas sēde. Kā izpildu direktors informēja, plānojam vēl pielādīgi. Cerams, ka mēs būsim šo atcēlušies, un reizē mani lūgums arī uz šo datumu tīri vizuāli. Dreskos, jā.